šā gada 21. un 22. septembrī notiks 16. Latvijas ārstu biedrības rīkotā starpdisciplinārā konference, kas ir ārkārtīgi svarīgs pasākums, manuprāt, mūsu ārstu dzīvē, protams, arī citu medicīnas speciālistu dzīvē, jo tā ir interdisciplinārs pasākums. Vienu dienu 21. datumā būs ārstu biedrības šī rīkotā konference sadarbībā ar Latvijas kardiologu biedrību, un 22. būs sadarbībā ar oftalmologu biedrību. Un kāpēc tas ir tik ārkārtīgi svarīgi? Tādēļ, ka mēs bieži vien kaut kādas uzciņās varbūt aizējam savās tādās tīri specialitātēs, un skaidrs, ka tas laiks ir pašreizējā zināšana apjoms ir tik milzīgi ātri mainīgs un arī ārkārtīgi liels, ka mums ir grūti tam visam izsakot, un tādēļ ir ļoti svarīgi, ja mēs varam rīkot šīs konferences, kurās jau speciālisti noteiktās nozarēs dod šo esenci ārstiem, kuri strādā varbūt vispārīgāk vai arī strādā citās nozarēs, un tāda ir šī ideālā zināšana apmaiņa. Tā kā es visus sirsnīgi aicinu, un tas stāsts sāksies 15. bet reģistrācija jau ir no 13. tādēļ, ka Ķīpsalas šajā izstāžu zālē notiek arī medicīnas izstāde, kur jau iepriekš ārsti varēs apskatīt un iepazīties ar šiem visiem jaunajiem un varbūt jauninājumiem, jauniem izstrādājumiem, jaunām lietām un īstenībā mierīgā garā savā starpā parunājot apskatīt šo izstādi.